Esmu Marija Katrīna Dambe, es esmu arhitekte, darbojos birojā Nomad Arhitekts, pasniedzu arī Vidzemes augstskolas ilgtspējīgā ēku būvniecības virzienā. Un mana ikdiena paiet darbojoties pārsvarā koka ēku būvniecības un aprits ekonomikas jomā. Ārpus tā ikdienā man patīk būt pie dabas, man patīk būt ārā un nodarboties ar aktīvu dzīvesveidu. Dzīve kopienā un vecā ēkā bieži vien ir kā cīņa ar puķi, bet dažviet tas izdodas viskaļi. Par viskaļiem kāda ir tā ideja, ko jūs vēlaties izdarīt? Kopumā tā visa ideja ir šo ēku atjaunot pa soļiem un sagatavot kā tādu paraugu apritīgas un ilgtspējīgas būvniecības iespējām pilsētvidē. Tā pieeja ir ļoti, es teiktu, tāda respektējoša esošai ēkai, respektējot to laika posmu, kādā viņi ir, un mēģinot atrast metodus maksimāli saglabāt, kas tur ir iespējams. Tā, stāst, kur mēs esam nonākuši tagad? Šīs ir viena no 3 ieejām, kas ir ne no ēkas galvenās ieejas puses, bet dodās no Viskaļu ielas klāt. Un šīs ieejas ir diezgan smagi bojātas. Un tas ir tas pirmais tāds būvniecības solis, pie kā mēs plānojam tagad ķerties šovasar, atjaunot un tās sakārtot. To mēs gribam darīt, saglabājot to vizuālo estētiku, faktiski, kas ir šai ēkai un uz to darbojoties, bet tāpat laikā izdarot to ar materiāliem, kas būtu vidē labvēlīgāk, ņemot vērā, ka ir ķieģeļi no iekšas, to tik ļoti neredz, viņi no āra ir izskaloti un faktiski ir jānoņem. Mēs to darīsim, atjaunosim ar kaņepju betonu. Un, ja var redzēt no ārpuses, tā kā tur ir sākusi augt zāle un viss kaut kas, tad mums bija tā ideja, hei, bet izskatās īstenībā labi. Un tad mēs varētu uztaisīt zaļo jumtu viņai pa virsu un īstenībā saglabāt estētiski to, kas ar viņām šobrīd notiek, bet iedodot tā kā kaut kādu jaunu kvalitāti. Tā, stāst, kur ir tā problēma? Šeit ir tipiska padomju perioda ēku problēma, ka pirmais stāvs ir tā kā pusstāv uz augšu. Jā. Un, kas notiek, mums ir grūti izveidot šo vides pieejamību. Tur ir trepes un tad vēl šeit. Jā. Un, ja vēl tās ārējās, uz āru mums ir varbūt teritorija, kur mēs varam šo pandusu izveidot, tad otrā problēma ir šīs iekšas trepes. Tad mēs varam redzēt vienu no risinājumiem, bet, protams, tas neatbilst tam standartam, to lēzinumu. Kāds būtu ko jūs vēl darat? Cilvēki nes augšā un palīdz viens otram, ja ir nepieciešams. Radās ideja, mums blakus ir loks. Mēs varētu palielināt logu aili un uztaisīt tā kā ritīgu dizaina elementu, to pandusu. Tā ir galvenā ieeja, viss pa to dodās iekšā un neizmantojam vairs tās trepes. Tā, un kas šeit tiek darīts? Te paši iemītnieki darbojās. Vecie logi, kuriem ir diezgan daudz kas izpuvis, un viņi laiž cauri augstumu, un tieši augstā laikā. Tā kā šobrīd īstenībā pie vēja un slapjiem ir tā, ka tas pasliktina dzīvošanu visā ēkā, tad attiecīgi, ko paši iedzīvotāji dara, viņi izveido jaunus rāmjus ar plēvi, kurus stiprina pa virsmu esošajiem logiem, kā tādu pagaidu versiju, līdz tos logus, varētu sakopt un atjaunot. Kopumā ir ilgtermiņā paredzēts, ka tiek atjaunoti koka logi, tur, kur nepieciešams izveidot no jauna, bet koka, saglabājot to atkal ēkas arhitektūru un principus, tos tiešām lielos logus, netaisot mazākus dalījumus vai kaut ko tādu. Un iemītnieki paši darbnīcā konkrētie, kuriem ir prasmes koku amatniecībā, šos logus arī ir sākuši veidot. Tepat šajā ēkā? Tieši tā. Brīnišķīgi. Mēs darām tā. Redzi, ir atkritumi, kurus mēs redzam un kurus mēs neredzam, un būvgrūžus un būvu atkritumus mēs būtībā neredzam. Un kā izrādās, Eiropas Savienībā 37,5% sastāv tieši būvgrūžu atkritumi. Lai būtu ar ko salīdzināt, piemēram, mēs tādā ikdienas lietošanā saražojam 9 līdz 10%. Tātad būvgrūžu ir reiz 4. Bet saka, lūdzu, vai tiešām ir iespējams atjaunot ēku videi draudzīgi?
pa lielam no saviem studiju laikiem. Es atceros savu pasniedzēju, kas teica, visilgtspējīgākais kvadrātmetrs ir tas, kurš netiek uzbūvēts. Tas, manuprāt, apkopā visu šo domu, bet, protams, nākamais solis tad būtu izmantot to, kas mums jau ir, un tad to uzlabot, atjaunot, paturēt, un tad tikai ķerties pie tās jaunās būvniecības. Līdz ar to jau pašu ēku atjaunošana ir tāds ilgtspējīgāks vai labāks, vidē draudzīgāks risinājums, bet tad parādās, ar kādiem materiāliem tu to dara. Un vai nav tā, ka mēs lāpam to ielāpu un citā vietā taisam jaunu caurumu. Ja mēs runājam par betona izmantošanu, par plastmasām, par dažādiem putu materiāliem, kas aiziet naftas produkti, tad lakas, krāsas un visādas līmes, tad tur ir ietekme vispār cilvēkam uz veselību un ilgtermiņā, kur mēs dzīvojam. Līdz ar to tie ir ļoti, ļoti daudz aspektu, kas iet kopā, bet ja tam pievērš uzmanību un izvēlās vairāk dabīgus materiālus, tad izmanto tos vietās un principos, kā ir paredzēts, tātad, lai nerodās liekas mitrums un visi šie citi paralēlie aspekti, tad ir iespējams to izdarīt diezgan videi draudzīgi. Mēs darām tā!